Sveiki! Vasals. Kā jūs sauc? Kas jūs esat? Mani sauc Aleksandrs Lubāns. Es esmu Kroma Kolna brolistis biedrības vadītājs. Jā, ko jūs te darat, ar ko jūs nodarbojaties te Kroma Kolnā? Dūtā momentā es te dzīvoju, ja, bet nozadarbojos ar, gan ar saimniecības lītam, bet timā skaitā galveno kārtībā ar biedrības tū vadiešanu. Ja. Un mums ir timā biedrībā aptuveni 20 cilvēki. Aktīvi ir kaut kādi 12, ja, bet nozadarbojamies biedrības pamata virziņi ir Latgales senvēsture, sanāko viestura i jos rekonstrukcija. Gan tradīcijas, gan, teiksim, namateriālo kultūra, gan arī materiālo, teiksim, būvējam te Kolnā Latgaļu pili, ja? Mēģinājām rekonstruēt īrūčus, rūtis, apģērbus, un apģērbi ne tikai viduslaiku, bet arī, teiksim, tos maskas, teiksim, ar ko mēs ejam kaut kādus gojiņus un vēl kaut kur, bet, kaut kā tā. Kā jūs jums parīgotas, ka jūs tā gribat nodarboties rītū Kroma Kolnu, tā taisāt uz rītū? Pirmo līta bija tāda, ka Kroma Kolns, teiksim, ka ja runāja, kas bija pirmais vista vai ūla, tad sākumā bija laikam vista, jā, par to, ka sākumā bija spats, nebija biedrības, un bija tā, ka jūs tos laikam tas garais tos par to, ka es biju mežsargs un staigoju pa mežam un bīži man gadījās priekšā pilskalni. Arī jauniebā skolas gados man patika viesture un viss sporēs, ja, un tad pilskalns pie pilskalna. Ja es tos pilskalnu soku likt iz kartis, iz papēra kartis, tā, lai saprast, cik jūs daudz, kā viens par tūru ir. I tad atbrauca pie mums gostos gandrīz tādi paši kā jūs, bet reiz tādi jūs saucē par bruņiņiem, Latvijas Eriks Hambergs, Aivars Berķis ir man zīdonis. Un arī mēs viņam rodu to karti, runājam par to visam lītam. Jīvot man uzdeva tādu jautājumu, tu mums varētu parādīt, kur pie jums Latgalē ir kaut kas uzcelts, pilskalnam līdzīgs. I tad mēs nonākam pie tādas latgaliskos identitātes, ka mūsim latgaliešiem ir grūts pastāstīt, ka mūsim ko tā nav. Pīkeri dūmu ploši pisējis, ja, ka tev, man že viss ir pareizi. Mūsim latgalī, viss ir, ja. Man tad tas nav. I tad man goja, ka mežsargam goja pareigā kas, neviens cits kā bebrim. Un bebrim man nupludinoja 6,5 hektāri mežā. Un man bija ļoti daudz sausu bolku. I tad bija tāda izšķiršanos, ko darāt ar tom sausam bolkam, vai jūs prosta podūt molkā, svēnt par to naudu. Varbūt aizbraukt kaut kādā ceļojumā, kaut kādā Taizemē vai vēl kaut kur, ja. Bet tomēr vajag, man ir tāds resurss, man daudz sausu bolku. Es tad soku ceļu pa druskai to pilskalnu. Un reāli sagot tā, ka man bija jau pazarodījās kaut kādas pirmos konstrukcijas tī Kolnā. Un tad domāju par tautu tarpu. Aizbraucu uz amatnieku centru. Sāku stostāt par to, kā man ir pīļs, jau, un man vajadzīgs tautu tarps, jā, viduslaiku. Ītī uzabrēnojās. Tā ar Lūdzas amatniekiem sazdraudzējos, tad Līga Kondrāte tāda amatnieku priekšnīca. Es saku, klausīs, taisi savu kara draudzi. I tad viss tā saka, te ūla veidotīs. Es domāju, tīšām gribēs, ar tiem viduslaikiem tā nozadarbotīs. Es saku, tu, izsludināju, es saku, gan jau kā kādam sazagribēsies. I tīšām, jā, sākam mēs bijām 3, tādi, kas nebija biedrības. Es principi viens pats vairs, pirmīs gads Ludā pilsdrupos puķim devus svaidēt šķēpus,
tas bija kaut kāds Joņu dīna, ja? Tad jau augustā mēs bija sazaveidojis mums 3 cilvēki. Latgaļas karūga autors Māris Rumaks, Īvars Logins, tāds mēs 3. Sākam braukot jau pa muzejiņiem, rodēt PowerPoint prezentācijas un vēl kaut kādas tādas lītas. Tad sāka puikas īt klot, tīšām, tā, viens uzgieb kādu čoguti, vēl kaut ko, tā. Reāli bijām mēs izauguši līdz kaut kādiem 29 cilvēkiem mums biedrībā bija. Uz doto momentu biedrībā ir kaut kādi 20 cilvēki, kā jau teicu, kaut kādi 12 ir aktīvi. Braucam, visi kaimiņi ir apkort apbraukti. Un tīši te biedrībā, kas popularizē tīši latgaļus, tīši latgaļus un tīši itos apkortnis, visiem te Vieršoda. Tī kaut kādi 25 km apkort Kromokolnam, mēs tīši to viesturi, Kalna to tīši īkrētimā, mūsu Vieršodākai. Ļoti prīcojamies, ka kādi bērni un kaut kas izasaistās un vēl kaut kādas lītis notiek, bet mums ir vairāk arī ir te doma, ka vairāk ir uz jaunatņa vērsties bērniem par to, ka vecu cilvēku ir grūti porlīdzinot kaut kā, vai kaut kādas patīsības pastostāt, jo viņš ir jau varbūt pieredz pie kaut kādas savas receptis, pie dzēvis un tev kaut kādu viesturi jaunajam neizstostīs. Daudz gar izstos tev jau portieru laiku. Jā, un kādas jūs lītojat tos tradīcijas latgalīšu, vai mēģināt jūs saglabot? Protams, bez visam tom tradīcijām, kas jau ir, latgalīšu vai nelatgalīšu, tos ir vairāk, baltu ciltim senos tradīcijas, kas ir piesaistītas gan mēnesis, gan saules ritam, tos poši, kā sacēt, daudzi, kas ir strēdi, kad latgalīšam sokās latgaļim vai letim, baltim sokās jaunais gads, vai tas ir Zīmessvātki, vai tie ir meteņi, vai tos leldiņas, jo ir tā, ka katru svātki ir tik svarīgi, ka likās, ka jaunais pūsmas sokās tīši tagad, jo tāds, ir saprotams, ka gods īt iz riņķi, un ja tie ir Zīmessvātki, tad tie ir pošā garvoko un divsoko nakts un pašeisoko dīna, un tad ir atgoši tī paši meteņi, kad jau palīk tie puse da leldīņam starp leldīņam i Zīmessvātkim ir jau kaut kādi tivok, jo šodien mēs arī redzam kāda smuka saulēte, un mēs sapam kaut kādas pankūkas, kas ir, ko lielāki iz pankūkas ir malnumi, lielāki saules aptumsumi un visādākie notikumi gaidami priekšā, ko mazāk tu te dzēve ir vīnmuļoka, un arī sadadzunājam vai kaut kādu leļu, vai kaut kādu ozi, vai kaut ko, tom tradīcijām, bet atīt tūsiņš, atīt pavasars, sokās siejas, ražas, vasaras svātki, kā sacēt, citi sauc par ūseņi, citi mēs par vasaras svātkim, meteņus jau arī saucam par aizgavieņiem, bet tas viss ir sajaukts ar katoļu ticību mums ir Latgalī, vairāk lielākā ziņa, un gan gaviens mēs nagaviem, mēs nagaviem, Mēs arī tū gaļi ādam patom bet kā ir, tā ir. Un tad ir pēc ūseņiem, pēc vasaras svātkiem, īt Joņa dīna, mēs, protams, nasvinam Joņa kristietoja dīnu baznīcā, mēs ir 21. jūnija, mums ir sava svinēšana, kad ir eisoko nakts. Tie ir forša, tie ir forša baļlis nakts, jo reiz atīt tik drēži. Un te ir liekšana pa ugunskuru, īšana, maudotīs ezerā pa pliku un visas tos dzeles. Tas viss ir tik jauki un tik jaunīgi un visas porējas tik lītas. Pēc tam ir Juma dīna apkļūlēbas augusta sokumā. Kromokolna svātki, protams, tas ir nav pie seņām tradīcijām, tas ir mūsu biedrības īkšēji svātki,
Un mēs ļoti daudz ņemamies ar tū pašu uguni. Tas 10. augusts, te urbāna dīna, kad jā, tēlīta notiek. Tad 22. septembris, kas ir mums te Baltu vīnotības dīna, un tajā pašā momentā arī 21. septembris ir rudens māras, jā. Morteņa dīna, saucamo, kad jau arī, teiksim, daudzos tautos kaut gaili, malnu vai kaut ko, jā, bet tas vairāk ir saistīts ar aizgojušu, ar mirušu pasauli, un kad mēs atceramies, teiksim, Mārtiņa diena mums sakrēt arī ar tū lošpiešu dīnu, jā, kas ir 11. novembris, 10. novembris plus mīnus, tas viss saīt kopā, un mēs vienmēr atceramies tos, kas ir krituši, kas ir nomiruši. Un tos ir dvēseli dīnas, jā, un vēda, tad kapeņi tīk sakūpti, un tad tāds klusais moments, bet jau tad Mortiņos arī sokās tas moments, kad mēs īzamīsojamies mirušajos gorūs, vai nu dzevnīka, jā, vai nu tos maskas ir, vai kaut kas, un mēs jau da Zīmessvētkiem sokam staigot, jā. Ar maskam, viens pie otra, notiek ražas apkūpošana, tas ir timsais laiks, visi sajūt kopā, tad jau tas viss notiek. Un tad, tas visas sajūšanas kopā, jau mēs arī sokam vairāk viens da otra staigot, un taisēt visādāk sampelēbas un visu poriem. Es jau visam stostiem. Jā, kaut kā tā. Paldies tad. Lūdzu. Cik jūs ilgi arī tūsu vispār uzdarbojaties? Tā, cik ilgi, jā, teiksim tā, tas 2001. Gads, kad tie nazoļa tika īsāta, jā, kad bija pasāts, ka jums Latgalē ir kaut kas, jā, un tad tas viss tie ūgļi ilgi daga, un tad, ja Pilskalna celtnīcība reāli sokās ar meža nogrīšanu kaut kādā 2008. gadā, izvešanu, celtnieku sameklēšanu 2009. 10. gadā jau reāli bija sarok, bolkas bija 9. gadā atvestas. Tas viss tā lānai, un tagad arī lānai, ja gribit, var mēs aizavilktīs da kolnatī, tāda pastidziņa apavīpsim, tie arī neko varēs uzīt, jā, bet ir tā, ka reāli 2010. gads ir tas, mēs uzskatām, ka te ir pils celtniecības sokums, un 2012. mēs esam juridiski nosaukumu, ka, teiksim, valsts uzņēmumu reģistrā, biedrība ir reģistrēta 2010. gada 7. jūlijā vai 8. jūlijā, es neatceros, jā. No 12. gada biedrība. Un tas nosaukums Kroma kolns, kroms ir tas, ko jis nozīmē, vai te jau vēsturiski? Kroms nozīmē krams. No ko tas nozīmē? Tas ir krams. Tas ir kroms, tas ir nogulu miezis, ar kuru šķeļūt mēs dabojam dzirksteli. Tam masku gojeņam ir tā, ka es īgrīža rūka ar koltu, ir vairākas pēc tās nataisīšu moskus. Es saku, man kaut kāds lāsts uzgovies, bet jo maskas vakurjo dažo brendezēmē, tad te ir īkšā. Un te var redzēt, ka 19. gada, bet paraugi, cik ir vīgla. Tāda kūka jūs posam. Es nezinu, es neaišu, man bija doma, ka varētu būt līpa te ir. Karo? Es kūku tā nevarat pazīt. Jā, te ir tāda, jā. Jā, krams, šķiltavos. Skaidrs. Ir, ka var uzšķilt, ir mūsu krama gabaliņš, palaiž gāzi un gāzi aizadagās, tos dzirksnes. Latvijai krams nav praktiski atrasts, bet nosaukumi ar kromu saistīti ir ļoti daudz, īpaši Latgali izteikti, jā, teiksim, Pik kauna tas natūrāli ir tāds īmats dubuļi līpukolns, jā. Tie ir kromoni, kromoniški, un tur ir pie ezernīkiem ir kromoniški, pie Rogauka ir kromokolns, arī pilskolns kā tāds nosaukts, jā. Pie Daglis ir kromoni, tie kromnīki, kromoniški, ļoti, cīši daudz vītu nosaukumu ar kromu. Bet atrast cilvēkam nogulamīs, jā, es ir kā nogulamīs, jā. Iesim patam bišķi garažā, ka jau esam pa ceļi. Es esam parodieši visas pasaules. Man ir maza kolekcija.
Kromsavas, Madagaskaras, Zviedrijas, Dāņijas, Polijas, visas pasaules Lietuvas. Mums ir ļoti daudz, Lietuvas ir kroma. Lietuvas, Dīnvadi, jā. Bet Latvija nav, bet mums nosaukumi ir. Un tas pats Ivars, kad mēs bijām trētā, Ivars Logins. Ivaram Loginam es jautāju, tādu jautājumu. Ivar, kolonam nav nosaukuma. Vajag īdūt nosaukumu. Teiksim, Ivars tā zibeni, es saku, bet lai nebūtu N un Š iekšā, ja? Angļu valodā, lai mēs varētu rakstīt, ja mūs varētu saprast. Zibenīgi izšoja Kromokolns. Man patika, ja? Tā mēs ar to Kromokolnu dzēvojam. It kā nebija nekādu porpratumu, bet viens tāds porpratums mums bija ar to, teiksim, aizbraucam iz Baltkrieviju. Nezinu, vai mums tā laikam nav tas gūda raksts. Ja tu gūda rakstu man pasnāca, ir tāds moments, kā krīviski burcem, kā te, pareizi, kā raksta. Jūs nezināt, kā raksta, jā. Te, ir kā latviešu. Kā mozīs M. Jā, kā mozīs M. Ja es tā lasu, un viss tu pateicības rakstu, tie Baltkrievijai pasnāca, tad paldies, ja es lasu Krota kolna, M-burts te, jā, Krota kolna, domāju, kādu kurvuļa kolna, ziņa. Bet izrādās, kā Baltkrievu valodā jī raksta pa baltiskam. M ir M. Им nav T. Jā, un tad vienkārši man neizglītētība lika man pašam satraukties. Baltkrievu valodā viss ir pareizi. Tā kā bija Kromokolns, nevis Krotakolns, jā. Jā. Tāds kurjos, jā. Paldies tad. Lūdzu, jā.